Nu, nekad nevar zināt, kāds liktenis iegriežās nedēļas nogalē. Uz ieskaiti, vai ne? Tā. Cik tā man te ir? Tev ieskaita ir? Es tikai aksīšu. Man ir arī. Tātad no mūsu kolektīva Andris, kam nav ieskaites vēl, lai iet uz zinēju medībās. Eģus. Nu, un, protams, arī ciemiņiem ir jāsašāj. Tātad ir brīva izvēle, varat šaut ar vītņu stobru ieroci. Šeit ir 35 metri skrajošā cūka, var šaut ar bisi, var šaut ar vītņu stobru ieroci. Vai arī 100 metru alnis. Tie, kas ies rītdien zinēju medībās ar bisīti, gludstobru, šeit un šeit arī var ar vītņu stobru šaut. Esam Lejas ciemos uz zinēju medībām un piekdienu iesākam ar šautuvu. Šaujam 4 stāvošos un 6 skrejošos. 3 labā puse, 3 kreisā. Jā, dabū ir 50 punkti. Ja 50 punktus nevar izšaut, zinēju medībās nav ko darīt. Ja es būtu pie varas, es vēl paceltu latiņu vēl pa 10 vairāk. Punktiem, Jānim Kļaviņam obligāti 65. Kā profesionālam medniekam. Ot, ir lieliski iespēja izblamēties kārtīgi. Skrejošie, skatiet, šī ir skrejošā puse. 10, 6, 0. Ja? Un šeit ir jābūt 7 šāvieniem. Nu, stāvošos kraupasies 1, 2, 3, 4, 5, 6 un 7. Nē, te ir viens izplēsa. Rekur ir. Tātad 40, 49, 57. Te jau ir mums 57. 57, 67, 73. Apsveic, arī zinēju medībās. Paldies. Jāni, bet tev 65 jāsaša. Jā. Nu, Jankam būs savādāk. Tātad skrejošā meža cūka 4 metri sekundē, viņa pārvietojas mežā, tas ir pavisam savādāk. Šeit ir ļoti vienkārši tā lieta. Tēmējam ilknis, redziet, ir tieši pret desmitnieku, un šī ir apsteidze, ko daudzi mednieki nezin. Un principā tur sākās visas kļūdas mednieks, kur viņš parasti šauj, un ir sašauts vēders. Es uzskatu tā, gaidas medībās, ok, tu tur 99% šauj pa stāvošu mērķi. Šeit ir skrejošā, un tāpēc šī ieskaite ir vajadzīga. Lietuvā, Igaunijā viņa ir obligāta, kā mēs zinām, Latvijā viņa nav. Nu, es varu pateikt tāpēc savas pieredzes apmēram 30%, tagad pat varbūt arī vairāk kolektīvu, teiksim, brauc, viņiem ir iekšējā kārtības noteikumi, tāpat kā pieņemti mūsu kolektīvā. Pirms zinēju medībām, ja tu gribi iet zinēju medībās, tev jāizšauj šis minimums. Vai nu uz cūku, vai nu uz alni 100 metros. Un kā tas novērtās? Cik krasi uzlabojies? Krasi uzlabojās. Šogad man no balviem kolektīvs Bebrītis tāds, ja nekļūdos. Jā, Bebrītis nosaukums viņam bija. Viņi brauca 3 reizes. Viņam bija tādas kā iekšējās sacensības, protams, balvā bija labs kārtīgs kaltais nazis, vinnētājām visu un viņu. Un tad pirmo reizi nevar salīdzināt ar trešo. Trešajā vispār nebija tāda, kas nenolika ieskaiti, tik rezultāti cēlās uz augšu. Pirmajā, viņi brauc katru gadu, pirmajā tur bija, nesašauj vienreiz, sašauj otrais un iet tā lieta. Tas ir vajadzīgs. Tātad jums Jānim Kļaviņam ir jābūt 65 punktiem kā profesionālam medniekam. Es zinu, ka Jānim jau ir bišķi uztraukums, bet tas ir labi, man patīk pakaitināt. Meistar, kur jātēmē, meistar? Mēģini tā, lai viņš sāk kviekt vismaz. Pa Kuņģa rajonu. Jā, suņiem arī vajag darbu, tā, lai viņš iekviecās. Jā.
Visas nacionālās. 10, 9, 8, 7, 8. Nav nevienu nullierā. Visas Latvijas Un nacionālās. šeit 10, 9, 9. Var iet mežā. Tā, un kopā saskaitīsim tā. 10, 19, 28, 28, 38, 48, 58, 67, 75, 82, 90. Nu, ar to es tevi apsveicu. 90 sašāva to. Pirmais masas nebūs dzinējos jāiet, jā? Man tik jautājums, kāpēc tu neļauj cūka izdzīvošanu vienu variantu? Rīts Lejasciemā. Vakar esam iesildījušies, kā teikt, piešauši savus ieročus, parādījuši arī vietējiem džekiem, ka mūs tomēr nav jālaiž dzinējos. Un te medību pilī, nevis medību mājā. Rīt sajiets, visi tagad parakstamies, dokumenti pārbaudīti, rīt uzruna un raujam vaļā. Dzestas, foršs rīts, pirmais rīts bez tāda liela vēja. Tā, cienījamie mednieki un mednieces, mazu klusumu, kā uz mastā. Ir. Sveiki, mednieki! Es! Malači. Nu ko, apsveicu ar otro dienu dzinējmedībās, ar otro reizi, kad mēs ejam dzinējmedībās jau šajā medību sezonā. Kā visi jūtat, medības vadīt ir uzticēts man. Tātad es šodien esmu lielā līdaka un mazākā līdaciņa būs Lauris Krēsliņš. Nāčur, kas man palīdzē. Tātad visi sapratāt, kas tie ir galvenie. Un operators Sandris. Tātad visiem klausīt mūsus. Viņam arī pilnīgas tiesības uz visu, tāpat kā medību vadītājam. Alņi mums ir 5 lielie. Uz buļļiem mēs neiespringstam par ragiem. Paši vērtējiet, kā saka, šaujam. Tātad, ja iet govs nāk, varat skaidri redzēt govs ar teļu, šaujam teļu, govi palaižam. Ja govs ar 2 teļiem, protams, teļus. Cūku mums nav. Ja parādās, varat droši medīt, bet principā mums ir mēris atkal darījis savu. Cūku mums nav. Diemžēl. Esam nolikti uz numura. Lauris mums iedalīja savu vislabāko vietu. 30 gadu laikā Aliņš šeit vienmēr nāk pāri. Esam kreisajā flangā. Dzinēji tātad mums ies šādi garām. Šodien galvenais akcents ir Aliņas briedis. Instruktāžā viss pastāstīja, ko varam, ko nevaram medīt. Šeit arī mums situācija stāvam uz ceļa. Diezgan forši tālu var redzēt iekšā mežā. Šaušana mastā iespējama, šaut varam pāri pa ceļu. Vienādi sakot, ļoti atbildīgā momentā. Mūs jau šeit testē no vakardienas šautu, tagad aliņainākā vieta. Nedrīkst, kā teikt, fēleri pielaist. Dzinēji tā kā pietuvojās, bet kaut kur ir pazuduši. Domāju, ka šis masts, kā teikt, lēnām noslēdzās. Un ko mēs daram? Ja tātad masts beidzies, izņemam aptveri, atdrošinam, izlādējam.
pārliecinamies, ka stobrā nav tukšs. Un pārvietojoties, labs stils skaitās, ka turēt aizslēgu vaļā. Tādā veidā es parādu arī citiem medniekiem, kas varbūt nāks aiz maniem, kad jā, man ierocis ir tukšs, tīrs, tad dažkārt kaut kur ir jāiet, jāpaliecās kāds zars, zin kā tas ieročs, stobru gals, viss kaut kur var nosteigāt. Tāpēc šī drošība ir pats galvenais. Nu, pa ko te šāva? Alnis! Alnis. Jā, es tur kā zaglis staigāju pa to mežu. Nomedīja arī? Jā. Jā? Te bija jānāk, un smuki veiko te pa maliņu. Jā. Un pagājuši gadā atnāca 5 gabali reizi. Aha. Un kas tur viņam bija nācis? Nies, un vajag skatīties, tagad jau var. Govs teļu vai nezinu? Es nezinu. Aha. Liels bija točs neviens. Nu, ka pastāsti? Vot varēsi tagad dalīt. Nu, tur viņš nāca. Bet tu baigi ilgi tēmēji. Jā, viņš bija patālu. Un par krūmiem meklēja spraugu, kur labāk varētu izspiest. Sagaidīja vienu spraugu un tad saņima, bet nu, kamēr iet kustās, tikmēr arī otrais izšāva. Arī nākošajā spraugā, un turpat jau viņš ir. Alnis pirmajā mastā, es teiktu, nu ko labāk no Diānas varētu vēlēties. Pat tūmiņā. Viss kārtībā. Kas tur ir? Alnis nomedīts šeit. Jā. Tikai mēs viņu nofilmējām, kā viņš viņu medīja. Jā. Nu, vīri, kādas emocijas? Stāstiet. Labi? Bija pēdiņas. Sunītis mums jenotu likvidēja. Šitais, jā? Aha. Piegājām klāt, nofilmējām arī. Forši. Padalīsies materiāli, jā? Protams. Vai labs. Un kā tev, jauniet? Labi. Ļoti garš mazs šitais bija, ne? Normāls. Normāls. Ir garāki. Ir garāki, jā? Nu, bet paldies jums, Alnis ir nomedīts. Super. Jā. Tepat tās aiz mums puisis, burtiski 100 metru atpakaļ. Jā. Un te, kā iesiet, redzēsiet, te Alņa pēdas svaigi visu laiku. Jā, mēs iet katrām. Jā, tas te nodzīvojuši. Brieži arī bija iekšā. Jā? Jā, aizmuka pa vidus stigu. Aha. Gan jau kāds redzēja no medniekiem? Redzēja, jā. Tūlīt uzrausim. Galvenais, lai neizkrīt. Jā. Nav? Tagad. Tagad vajag divus, kas kāju paņem tur augšā un pārējie ceļam. Nav? Visi ielokā. Tēvs man. Ja nebremzē strauji. Tā, dzinēji, ko redzēja dzinēji? Neko. Pilnīgi neko. Suņi rēja? Jenotu. Vo, Krišānis redzēja. No šitās grupas, ko jūs redzējāt? Tu neko? Vēju. Vēju, neko. Briežu, stirnu un vāveri. Brieži tālu bija? Nu, Sandī, to bija. Apusums? Tu no mašīnas izkrities redzēji. Jā, redzējām. Tālu bija? Ejot iekšā, bija pa 100 metriem briežu guls pārskrēja pāri. Pēc tam briežu guls ar 2 teļiem. Pēc tam lēnām. Tālu bija. Tu redzēji? Mēs kopā gājām. Sandi redzēja. Jā. Mednieku tēmēm redzēja. Absolūti. Meža caunu redzēja. Un ļoti labi. Pensionāri? Teorētiski 2 kraukļus. Teorētiski 3 gulbjos izdzina no mestā. Teorētiski nomedīju kazu. Viss skaidrs. Šitā grupa, ko redzēja? Man pacelpoja garām 2 buki un pārlaica te pie kaudzes pāri ceļu. Pajautā ciemiņiem viņi kaut ko? What you see, what you... Okay. Ok. Es redzēju blakus medniekus. Viss skaidrs. Tātad man pirmajam, re, ko Aņīts brauc, bet te kas viņš piebrauks? Man pirmajam izkrāja stāvbriežu bulli izdzina. 12 žuburi, jauns. Nu, protams, es viņu mēģināju sveicināt, es teiktu, sveiks Rūdi, bet viņš mani pasūtīja. Viņš bija tā aizņemts ar mukšanu, tagad sēž uz Celmontas lauka sviedru izmuku. Bet es pat ne, caur optiku patēmēju. Jauns skaists bullis, 12 žuburiem. Pat neprasīšu, ko redzēju, visu zinu. Paldies. Diāna šodien bija labvēlīga. Ko tu vēl redzēji? Viss. Lauri satraucies, blakus stāvēja. Nu, tas ir satraucies visvairāk. Kam tas ir parādā? Ņemsim kā dāju. Nu, Jānis mums solīja, kā teikt, pārbaudīt džipus. Lūk, arī solītās pļavas.
Teicis, vai tu to džipu var kaut kur izbraukt, vai? Eku Kristers muzejs. Šau garām, braza! Ieroči, džipiņš, kalnītes kraus kastē. Tā veču nodarbe. Man arī vēl viens mednieks ir. Jūs esat 3, jā? 2 mednieki un kamera. Viens kāp laukā, tu ne? Krišjān. Vien laukā. Beidz ēst. Kur tev vajag lielie parādi? Brokasts. Šau garām. Šau garām. Tikko bija šāviens. Kā īstai? Sveiki, mednieki. Es dzirdēju. Tā vajadzētu būt bez klusinātāja. Es dabūju daudz vēja un vienu dzirdēju šāvienu. Jā. Tas bija tu? Tas bija es. Tagad stāsti visu pēc kārtas. Detalizēti. Jā. Sākumā es sēdēju un bija ļoti augsti. Stipri pūta vēja. Tam palika augstāk. Un palika vēl augstāk, jā. Es uzvilku vēl vienu jaku. Tad palika labāk. Rokas ieliktas kabatās, ierodas blakus. Un atskan mežā krik-brak. Tā es nirsojas krūmu. Kā situācija šķietami ļoti laba, bet man šķiet, ka man pirmoreiz medībās bija tā, ka tas dzīvnieks ir tik tuvu, ka optikā viņu grūti noķert. Tur tikai, tu redz tikai kaut ko pleķi. Jā. Un nāca briežu govs. Jā. Un es gandrīz jau pa viņu nospiedu. Es jau vilku līdzi, jau gandrīz nospiedu un sadzirdēju čop, čop, čop aizmugurē. Un 2 teļi nāca tā kā netipiski tālais tās govs. Tad es pārgrupējos uz tiem teļiem. Bet tad, kad es viņiem jau pārgrupējos, tad man jau bija tādas aizdomīgas sajūta, ka nav labs vairs leņķis pret jums. Tad es laidu viņus pāri un tad tikai pašā meža malā tur izšāvu. Aha. Jāiet skatīt? Jāiet skatīt, bet vajadzētu visam būt labi. Akniņa vai? Kas? Akniņa. Akniņa būs labi, jā. Ierītis. Apsnieks kaut kā. Tas pat. Kur man ir? Dzinēji. Ko arī dzinēji redzēja? Nekā? Vienu peļķi lielu. Uzpēcinām sunību. Labi. Ko jūs redzējat? Neko neredzējām. Baigi neko. Ko tu redzēji? Briežus. Un ko tu darīji? Medīju. Stāsti, kam šāvi nekoptrēji. Solīts priekš droši, jā. Iznāca briežu govs. Ir? Visi zinām, ka ir. Viens šāviens ir. Ko jūs redzējat? Jā, prasi Laurim. Viss notika starp mums tās 3. Viss atnāca to, ko medīja, viss notika. Nu jau izstāsta, nekā tu netiksi. Kā bija atzīsties? Lūdzu atzīsties. Kā bija stāstīt? Nu, tā iegāja no otra mastienāts iekšā. Un ko tu darīji? Kā skatījos, kas man jādara. To seju tā, nedaukie. Ko man jādara? Kāpēc tu bisi pacēli vismaz? Nē. Viņš nokaunējās.
Labi, tā, kur man Es nepaspēju. Ko jūs lūdzu redzējāt? Redzēju, ka iet pāri, ja divas briežu govis pāri. Nu, kā tā klājās Vilnim? Labi. Stāsti. Redzēju arī divas briežu gociņas. Ko tu darīji? Iestājās šoks un izšāva. Labi, kam tu šāvi? Briežu gociņu. Kur viņa ir? Mežā. Zinām, aizgāja jau ar līkumu, jau redzējām dzīvē. Līkumu aizgāja un atnāca atpakaļ. Faktiski tu šāvi gaisā. Nu, var teikt, tā, jā. Ar to tevi apsveicam. Tā, tūlītās tagad ēdīsim pusdienas, zupa, jā? Nu, paudzīte tāda. Un tad nākošo ķersimies zāģerbirzi. Ko daram? Braucam uz trešo mastu. Pusdienas pārēduši, visi ir apmierināti. Kā Jāni Leisciemā pēc pusdienām nav tur 3 minūtes? Nu. Tas ir uz masta. Tas ir uz masta. Atlaisties, Tas stāvi un tā. Protams. Slavies komandieri, bet tik tālu viss, man liekas, ka baigi labi iet, ne? Jā. Alnīts ir. Viss iet pēc plāna. Jā, šauvi ir labi, ne? Nu, tu pagaidām, tu izcili. Izcili, jā. Šautu, vai ne? Ejam iekšā mednieku mājā, iziesim ātrijā ekskursijā cauri, jo tagad ir vislielākais, kā teikt, actions iet vaļā. Tā te jau tiek mazgāta vanna. Nirstam iekšā. Tas, kas ir forši, čaļi ir uztaisījuši, griezti ir ļoti augsti. Tāpēc alni var ērti uzvilkt, galva nekarājās pa leju. Nu, šī ir vērtība. Nerūsēžot ērautu galdi, mēs redzam kādā 2 sienām. Arī vērtīga lieta. Kādi jaunumi jūsu frontē? Mēs redzam to, ka cilvēki šeit ir ļoti strādīgi, tā kā īpaši strādīgi. Es teicu, šeit ir rindā jāstāv, lai tiks. Es reāli to arī daru. Ja? Viens cilvēks man ir priekšā. Aha. Es esmu paspējis mazliet sasmējot kreiso roku, mazliet nāc. Tas ir forši. Ja tomēr pa brīdim pasildīt rokas. Džekiem ir arī dzesētavu liela, tas atsevišķi čūns. Tagad nav vaļā, netais, bet vispār karina, dzesē, viss kā nākās. Izstāst, kas šodien cehā notiekās? Šeit notiek pats galvenais pēc medībām, kad vīri ir izsalkuši, izstaigājušies, tad mēs šeit gatavojam. Būs vakariņas. Būs vakariņas. Tu parasti iedala kādu, kas to darīs, ja tas ir katreiz vieni tie paši vai kā? Tie, kas kaut ko māk. Tie arī šeit. Principā piesakās, kurš kaut ko jēzro tā, jā? Nē, veči jau ir pieraduši, ka mēs... Jūs varat? Jā, ka mums ir nedaudz pieredze. Mēs tam kaut ko redzējuši, tad mēs arī atvedam garšas no pilsētas uz šejieni uz laukiem. Kas šodien būs paredzēts? Šodien stāstiet. Šodien būs aknas, senepju sēņu mērce. Okay. Būs filejas no pērnajām medībām. Tas bija pirms 2 nedēļām, jo jau kādus 4 gadus mēs piekopjam to, kad uz tik lielu medību kolektīvu, diemžēl izturēt mēs dzīvniekus nevaram.
Nē, izturēt mēs varam, bet pēc tam, lai tie paši atkal ierastos uz sadalīšanu, nu, tas ir drusku... Tāpēc jūs daliet šos dzīvniekus uzreiz porcijās, jā? Un cenšamies filējas, karbonādes, izgriežam, un tad izturam uz nākamajām medībām, un tikai tad gatavojam. Forši nogatavināts, jā. Jā, mēs 5 dienas viņas atstājam augstumā, sausumā, un tad vakumējam, un tad uz nākamajām medībām ir jau fermentējusies, pareizi nogatavināts galā. Filējas, ne? Filējas. Šeit ir pieredzes bagātākie vīri. Kurinātāji, jā. Kurinātāji, jā? Mūsu uzdevums ir kurināt, lai būtu silts. Jā, un visu laiku pieskatīt, lai nav pa daudz un nav pa maz, jā? Lai visiem romulīgi. Nu, un reku karogs, kuru var redzēt arī droši vien, kad Mednieku festivālā, jā, ar šo karogu. Kas tā? Ar šo karogu ejat Mednieku festivālā? Nē, Mednieku klubs Lejas ciems. Nu, kā lai tev saka, naglie putni vispār? Naglie putni? Naglie vispār mēs festivālā ejam, nu tur ir atkal cits stāsts, kā saka, tas ir tas pats. Bet, nu, mēs viņu principā naglis un putniņš. Bet jūs piedalāties? Mans draugs ir, jā, piedalāmies un Lejas ciems iet zem nosaukuma naglie putni. Un kas tas pa grafiku tāds ir tas lielais? Tur ir viss, kas ir nošauts. Nomedīts. Šajā sezonā, jā? Nē, tas būs, mēs rakstām viņu katru gadu kādu. Šodienas rezultāts jau Lauris ierakstīs. Nu, vienā cikot, jauka un omulīgi jums šeit ir. Ļoti patīk. Dainu. Nē, fantastiski. Nu, tāda maza tāda, bet pietiekoša. Pietiek. Jāni, pastāst, kā jūs savā kolektīvā organizējat to ikdienas saimniekošanu? Jā? Nu, cik vīri kā metās, jo taču tomēr, jebkura saimniecība prasa kaut kādu budžetu, kaut kādus izdevumus, saimniekošana tā ir, nu, paliela lietiņa. Nu jā, pirmā, teiksim, mums bija mednieku māja. Katram medniekam viņa ir izmaksājusi apmēram 200 eiro, nevairāk. Tāpēc, ka te daudz, kas jau bija gatavs, bija strāva, bija ūdens, mēs tikai viņu pilnvedojam, piecēlām klāt dīrā tavu, kā saka. Un apmēram mēs tā izrēķinājām, ka katram medniekam tas ir izmaksājis 200 eiro. Protams, tātad visi mednieki sākumā jau bija, kā jau visur, kāpēc un kur un viss, bet tagad visi mednieki ir priecīgi, un es domāju, ka tas ir pats galvenais pēc medībām izolīdi, tā saka, apstrādāt medījumu, veikt sadali un visu, un pēc tam arī zolīdi pasēdēt pie galda, kā saka. Un viss kā nākās. Viss kā nākās. Bet gada griezumā tomēr, nu vienalga, budžets veidojās, kaut kāds biedra naudas, tur pensionāriem mazāk, vairāk kā šitā? Nē, nu mums principā tā, mums vēl ir ļoti lēti, gribētos teikt par cik vēl, nu, ne valsts akciju sabiedrība, ne arī privātie, vēl, nu, tās, teiksim, arī no valsts akciju sabiedrības tā ir vēl minimāla, teiksim, nodeva, ko mēs maksājam pa hektāru. Teiksim. Es uzskatu, tas ir ļoti zolīdi. Ja viņu pacels, nu tad būs tā, kā būs. Tagad apmēram medniekam gadā tas izmaksā tīri biedru nauda, ko mēs samaksājam par platībām, 70 eiro. 70 eiro. Protams, vēl plus, teiksim, tā kā cūkas bija, mēs barojam cūkas, nu, jebko mēs piebarojam, teiksim, sāls un visu, nu, vēl plus 30 eiro. Nu, rupi sakot, 100 eiro. Nu, tas taču nav nekas. Nu, tas ir ļoti godīgi. Ja šito visu stāsta kādam dānim, ja vācietim, kas reizēm atbrauc, ko viņi saka, viņi nesaprot, teiksim, tas kā saka. Kā jūs rīkojaties ar medījumu? Tas, nu, ir svarīgi sastāvdaļa, es saprotu, mājās pacienāt visus savus radus ģimenes, vai ne, bet arī kaut ko gatavojat, vedat, kāds tas princips? Nu, lielāko daļu jau principā ir. Mēs ar Lauri, savu draugu, gribējām krēsliņu tā, kad mēs dzīvnieku dalām pa tādiem lieliem gabaliem, teiksim, sadalām visu. Un, teiksim, izlozējam, šodien ir man vai tev, un, teiksim, nu tā, lai nav saskaldīts visu. Jā. Bet, nu, redzi, vienreiz medībās ir viens, otrais medībās ir otrs, noprotestējam, tad mēs tomēr visu vienmēr sadalām. Ko jūs ar tiem kauliem? Sunīšiem. Kas negrib ņemt, tas atstāja, un kas grib, tie paņem. Bet pamatā ir tā, teiksim, ir tādas grupiņas, nu, 5 cilvēki sametās un 10 konservi. Tomēr vairāk es lielāko daļu, tagad es domāju, tas arī visā Latvijā, ka tomēr to produkciju pārstrādā. Nu, 10 konservi, un tas tomēr ir, nu... Tepat uz vietas arī ir vispār kāds pārstrādes seks? Tuvākais mums ir Piebalga un Veclaicene, uz kurieni mēs vedam pārstrādāt. Bija kādreiz Lejas ciemā, bet, nu, diemžēl nav. Par plēsējiem. Zinu, ka cūku mērs šeit jūs ir skāris kapitālu un cūku mēs jau otro reizi neredzējām, jā, nevienu.
Ko lielie plēsēji šeit saka? Es gribēju teikt, ka lūšiem mums nav problēmas. Nav problēmas, teiksim, tik cik viņi ir, un viņu skaits, principā, es gribētu teikt, nav mainījies. Kā agrāk. Vilki ir ļoti daudz. Mēs jau vakardien diskutējām par šito jautājumu, kā saka, es uzskatu, ka tas ir visā Latvijā viņu ir. Daudz. Un nomedījām, teiksim, kā saka, ja mēs paņemsim 20 gadus atpakaļ, teiksim, gadā, cik Latvijā tiek nomedīti vilki un tagad, tas ir vismaz 3 reizes vairāk. 3 reizes vairāk. Es uzskatu, ka tā problēma, tā laba barības bāze viņiem ir un metienu kucēnu ir vilkiem vairāk. Dēļ tā, kad ir laba barības bāze? Jā. Es domāju tā, es citu izskaidrojumu, varbūt es domāju nepareizi, bet man neviens arī nav pateicis tā, kāpēc tas tā ir. Bet vilku ir daudz. Tad mēs varētu vilkt paralēlis. Ja vilki labi dzīvos, nozīmē, ka cilvēki arī labi dzīvo, jo visiem visi kā pietiek. Jā, tu paskaties ar kādām mašīnām. Vai ne? Jā, mēs tikai raudam un visu, bet ja paskatās visu mednieku ekipējumu, visu, tad visi kārtībā. Medniekiem visi kārtībā. Cik ir liela kopējā 5000. Kopā ar privātajiem mežiem mums ir 5000 platība. Mums ir principā viņa tāda kā divās daļās. Viena ir Gaujas kreisajā pusē, viena ir Gaujas labajā pusē. Un vēsturiski tā ir izveidojies. Mēs kādreiz bijām mednieku klubs Lejasciems, bet mēs esam sadalījušies un tagad ir mednieku klubs Lejasciems, tie ir Sudalu pusē, un mēs esam mednieku klubs Lejasciems Dūre. Kā daudzi saka, Lejasciema Dūre. Tas ir tā vēsturiski. Teiksim, mēs limitu varētu teikt katru gadu nomedījām. Vidēji tas ir, šogad mums ir 11 talņi, teiksim, 30 brieži, teiksim, kā saka. Tas ir apmēram tā katru gadu, plus mīnus, teiksim. Mēs šo limitu nomedījām. Un postījumi mežā? Es gribētu teikt, ka ne, arī ar bebriem mēs esam tikuši galā. Kaut gan mums ir Gauja, mums ir Tirza, kas viņu, teiksim, bet es gribētu teikt, nav no Latvijas valsts mežiem nav pretenziju, mēs ar to tiekam galā. Tavuprāt, limits pietiekoši? Es teiktu, jā. Un, teiksim, tā kā mums šogad ir 11 talņi, mēs arī kolektīvs nospriedām, kad nevajag vairāk. Mums ir sava iekšējā kārtība, savas licences. Mēs paši nosakām. Šogad šausim tik un tik stirnu āžus, tik un tik stirnu kazas. Tā, kad tu nošauj stirnu kazu, tev obligāti ir jānobildē viņa. Mums ir sava tāda WhatsApp grupiņa, kur tu uzreiz redzi, tas naglis ir nomedījis stirnu kazu vai āzi, un es paņemu, mums tādas ir savas licences, tur viņa tiek norakstīta, kad viņa ir norakstīta. Mums ir savs limits. Brieži ir labs riests, ir tā kā šogad bauroja, es gribu teikt, tas pats, kas Kurzemē. Man personīgi aicināja uz Kurzenim uz medībām, es saku, ko tu es braukšu, kad tepat tās ir. Un tas ir principā salīdzinoši jauna lietiņa, jo pirms gadiem 20 šeit briedis bija retums. Jā, var teikt. Viņi ienāca, tagad viņi ir. Pa šiem gadiem mums ir ļoti skaistas trofejas, Arī barības bāze principā ir laba, vai ne? Jā, šodien pat man, teiksim, pēdējā mastā arī izdzina mums pa šāvienam, teiksim, 2 skaistus briežu buļļus, jaunos. Vienam kaut kādi 6 gadi, otram kādi 5 gadi, bet tādi, viņiem būs. Viņi principā krita, mēs jau domās, kā saka, novilkām, Sandis, gan es abiem pa vidu gājām, es saku, es pirmajam, viņš saka, es otram, es saku, tā izskrēja. Liek pagaidīt vēl 6 gadus. Jā, tādus mēs tikai domās. Nepaspējām telefonus izvilkt, kā saka, tikai caur optiku paskaitījām, pasveicinājām, suns aizmugurē bijām, bet kopā mēs esam tagad 33. Es nekļūdos. Tā jāvajadzētu būt 33, mēs tagad esam uz doto momentu. Mums principā ir tā, vairāk mēs neņemam. Ja tu gribi nākt pie mums medībās, tev 2 gadi ir jānonāk. Tu neesi biedris, tu maksā biedru naudu, bet tu nāc medībās. Pēc 2 gadiem aizklāti balsojot, izdalās lapiņus, tu izvēl vai plus vai mīnus. Un tad redz īsto skaidrību. Ir bijuši, kas nav uzņemti, un ir, kas ir uzņemti. Mēs principā, kā saka, uzreiz neņemam, un tagad mums noteikts tas limits ir. Mēs principā priekšroka, protams, ir bērniem, teiksim, brālis, māsa, bērni, tiem ir priekšroka, bet no malas principā
Mums ir pilns, teiksim, rindā. Gribētāji daudz, bet, es domāju, tas ir visur Latvijā. Par cik šauto es tāpat parunāju, es saku, tu būsi mednieks, kurā kolektīvā. Viņš saka, ir problēma. Ir problēma. Uzņemšanai mums ir, teiksim tā, mēs arī ir jāiemaksā, teiksim, naudiņa. Ir naudiņa jāiemaksā, jo tomēr šeit ir mednieku māja, te ir viss sagatavots, ir torņi, ir laktas, ir viss. Tā nebūs zalīti, ka tu atnāksi un biedri teiks, mēs kaut ko maksājām un nekā. Mēs arī taisamies pacelt uz kaut kādiem 500 eiro iestāšanās maksa. Es zinu kolektīvu, kur ir 2000. 2000 un stāv rindā. Bet tas ir normāli, jo infrastruktūra sakārtot. Jā, tieši tā. Kā saka, ja tu atnāc pie mums, ja mēs tevi pieņemam, aizklāti balsojot, mēs tevi iebalsojam, tad tas ir pilntiesīgs biedrs, kā saka, izslēgt mēs varam tikai ārtieši tāpatās, izbalsojot. Cik gadu leisciem dūrē ir jāstāv rindā, lai tiktu savā kolektīvā? Var jau iestāties uz pensiju, tad... Varbūt tāds, ka tiks, jā. Ko tu domā vispār par aizvadītajām medībām šeit Lejasciemā? Kā tev patika mednieku māja un vispār pasākums kopumā? Tu zini kā, es domāju, ka Lejasciems ievieš principā tādu vektoru, kādam būtu jāizskatās Latvijas mednieku kolektīvā. Iespējai tātad normāli, regulāri trenēties. Forša mednieku māja, kur var kvalitīvi, bez nekādām super ekstrām, par saprātīgu naudu, veikt visus tos procesus, kas pēc medībām, un pats galvenais – atmosfēra. Un to mēs šeit runājām. Atmosfēra bija fantastiska. Jo kas ir pats galvenais? Attiecības. Jā, emocija. Paldies. Tā, visiem, lai laba apetīte šovakar. Standartā uztaisījām mūsu mīļo salātus, ko visi pamēģinājām jaunus salātus ar kukurūzu un zilo kāpostu. Aknu mērci ar sēnēm, vārīt kartupeļu un basmati rīsi. Un tev pēc 10 minūtēm Andrejs sagriezīs filējās. Noturētās. Visiem, lai labi garšo un, protams, visgaršīgākā maize Latvijā - ozolu maize. Visiem labu apetīti. Andrejam vēl paldies! Visiem mums paldies! Vēlreiz visiem paldies! Man ir prieks, ka mēs esam piesēdušies bagātīga galda un medības ar to es pasludinu. Ir beigušās, noslēgums, es ierakstu laiku. Sākam baudīt dzīvi! Paldies visiem! Un kā mūsu vecais teiciens, Dievs dod vīriem atkal satikties!